Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 4. nedēļas lasījums. Ceru, ka tev ir jauka šī pirmdiena, un tagad tā kļūs vēl priecīgāk, klausoties šodienas lasījumu. Dodamies uzzināt, ko Jēzus vēlas mums pastāstīt. Vispožākais eņģelis. Luciferam bija ļoti svarīgs darbs. Viņš bija viens no ķerubiem, eņģeļiem, kas stāvēja blakus Dievam un apklāja viņu ar spārniem. Viņš ne tikai stāvēja tieši blakus Dievam, Tēvam. Bībelē teikts, ka viņš bija visu pārējo eņģeļu vadītājs. Ecehēla 28:14. Viņš bija arī ļoti skaists. Lucifers nozīmē spožais. Bībelē teikts, ka Lucifers spīdēja tā, it kā būtu klāts ar visiem iespējamiem dārgakmeņiem, piemēram, dimantiem, smaragdiem un safīriem. Viņš mirdzēja stāvot blakus Dievam, un gaisma no Dieva troņa spīdēja pār viņu. Kāds vēl bija Lucifers? Izlasīsim Ecehēla 28:12. Cilvēka bērns, dziedi raudu dziesmu par Tīras ķēniņu un saki tām: tā saka Dievs tas kungs, tu, kas bija pilnības paraugs, pilns gudrības un apveltīts ar vispilgtāko skaistumu. Lucifers bija arī debesu kora vadītājs. Katru dienu, slavējot Dievu, viņa skaistā balss vadīja pielūgsmes dziesmas. Eņģeļi sapulcējās klausoties, kā Lucifers dzied ar jauku piemīlību. Viņi sāka dziedāt slavas dziesmas Dievam un arī viņa dēlam. Cik skaisti skanēja viņa dziesmas. Viņa skaņi dziedāja tādus vārdus kā: teiciet Dievu debesīs, jo viņa žēlstība paliek mūžīgi. Psalms 136:26. Nekas nesniedz lielāku gandarījumu kā Dieva prieks, kas ieplūst sirdī. Dievs Tēvs, viņa dēls un svētais gars mīlēja eņģeļus. Patiesi, viņiem bija tik daudz mīlestības, ar ko dalīties, ka viņi nolēma izveidot jaunu pasauli. Viņi sarunājās un izplānoja visu, ko vajadzētu radīt. Tas būs kas pārsteidzošs. Mani interesē. Kura ir tava mīļākā slavas dziesma Dievam? Kādu īpašu darbu tu varētu paveikt Dievam šonedēļ? Mūzika tiešām ir Dieva dāvana gan eņģeļiem, gan arī mums. Klausīsimies Ebrejiem 13:5 melodiju. Jūsu dzīvē, lai nav man kādības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, es tevi neatstāšu un nepametīšu. Ebrejiem 13:5.
jūsu dzīvē, lai nav man karības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, es tevi neatstāšu un nepametīšu. Ebrejiem 13:5. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Dievs, par prieku, ko dod darot labus darbus, paklausot vecākiem. Paldies par to, ka varam būt kopā ar saviem mīļajiem. Jēzus vārdā. Āmen!